Cilpu un mazgula raksts ir īpaši senraksta novirziens. Tas nav saistīts ar grafisko rakstības veidu, izcelsmi un attīstību, bet ir pilnīgi pastāvīgs un neatkarīgs raksts. Vismaz Baltuzemēs un iespējams vēl pirms to izveidošanās cilpu un mazgula raksts attīsties vienlaikus ar grafiskajām rakstu sistēmām, arvien pastāvējis tām līdzās un neatkarīgi vienai no otras. Dažādi paveikti tā sauktais ideografiskais cilpu mazgula raksts Latvijas un Lietuvas teritorijās lietots jau vairākus gadsimtus. Īpaši atšķirīgu administratīvo teritoriju robežjoslās, kā tāds sava veida slepenraksts, lai baltvācu un poļu muižnieki, garīdznieki un jebkādi citi senču kultūras mītēji un postītāji nespētu to izlasīt. Baltuzemēs pastāvēja vismaz 11 līdz 14 stipri atšķirīgi cilpu mazgula raksta paveidi. No visiem tiem visnoslēpumainākie ir dziesmu tekstu sējumi, jeb vienkārši dziesmu kamoli, kuri ļaužu apziņām kļuvuši bezrespektākā mītu. Koktēlnieces tautas daļamatu meistars un skolotājs Betijas Mildes Strautnieces atmiņas stāsts par laiku aptuveni no 33. līdz 35. gada jūlija vidu. Tas ir 3 līdz 5 gadu bērnības atmiņas. Dziesmu kamolu paveida cilpu mazgula raksta zinātāja bijusi Betijas vecvecmāte, saukta par mīļo māti. Katrīna Gulbe dzimusi Zirne. Katrīna dzimusi Valmieras apriņķa Jaunatnes Muižas pagastā, tagadējā Skaņkalnes pagastā, bet vēlāk mitusi dažādās dzīves vietās, arī Vececas pagastā, Braslavas pagastā un Mīlītes Muižas pagastā, tagadējā Voņu pagastā. Mūža nogali viņa pavadīja Valmieras apriņķa Braslavas pagasta Blauviņās, jeb Vecblauviņās. No turienes nāk Betijas atmiņas. Katrīna mazgotos kamolus aptinusi un pēc tiem abas ar Betiju dziedājušas. Mazā Betija šos kamolus satinusi atpakaļ. Katrīna pratusi arī lasīt un rakstīt. Betija gan domāja, ka Daina vārdus kamolos mīļā māte patisējusi, jo lieliski pratusi lasīt. Minētajos kamolos bijuši dažādi garuma mezgli, dažāda lieluma mezgli, bet cilpu mazu. Un tās pašas negarākas par 3 centimetriem. Bijuši daži kamoli arī ar garām cilpām, taču no tiem viņas nedziedājušas. Pamatpavadiena krāsas bijušas dažādas, katrai Daina grupai savu. Dzeltens dzīpars apzīmējas Dainas par sauli, mēnesi, zvaigznēm, debesīm un pērkonu. Balts dzīpars Dainas par dievu, laimu, māru un vēl arī par gaismu, prieku un dziedāšanu. Melns dzīpars dažādas bēdīgas un skumjas Dainas. Sarkans dzīpars Dainas par darbu un kungiem. Pelēks dzīpars par dzērājiem un nabagiem. Zils pavadiens rotaļīgas draiskas Dainas par savvaļas dzīvniekiem un puķiem. Zaļš pavadiens par dabu, mežiem, pļavām, govīm un zāli, kā arī visām Jāņu dziesmām. Dziesmu kamoli glabājušies tīnē uz istabaukšas. Pēc cilpu mazgula raksta pagaidu ietvaros katrs tā lietotājs varēja izveidot savu īpašu pierakstu sistēmu, savu īpašo variantu, līdzīgi kā tas noticis ar baltuzemēm grafiskajiem rakstiem, runu rakstiem. Vienīgais, kam teorētiski vajadzēja saglabāties visos dziesmu kamolu variantos, bija īpašie intervāli, mazgla un cilpu lieluma un attālums starp tiem, kā arī to savstarpējās attiecības. Tie bija īpašie, laikpilnīgi pamatotie matemātiskie kosmiskie pamatritmi, kuri nosaka katras cilts, tautas vai tautu grupas, šajā gadījumā baltu, kopvēseles ir tāva, etnisko kodu. Fakts, ka konkrētais cilpu mazgulrakstu paveids, kur nosacīti var dēvēt arī par dziesmu kamoliem, varētu būt bijis fonētisks vai kaut vai daļēji fonētisks, droši nav pierādāms pat ar vispilnīgāko saglabāto, tas ir Betijas Mildes Strautnieces atmiņas stāstu. Vienīgais fakts, kas tajā it kā nejauši norāda uz to, ka šie konkrētie sējumi varbūt tiešām bijuši fonētiski, ir tas, ka galvenokārt tur bijuši mezgli, cilpu mazu, īpaši lielu un tuplu cilpu, kuras fonētiskajam cilpu mazgulrakstam nav raksturīgas. Vismaz pēc pašreizējiem datiem, fonētiskā cilpu mazgulraksta pastāvēšana nav pierādāma senāk par 1856. gadu, bet visdrīzāk tie ir vēl jaunāki. Tādēļ, ja tiešām dziesmu kamolu tradīcija nāk no pietiekami tālas senatnes, tad šie kamoli pilnīgi noteikti nav bijuši fonētiski.
Ja dainas cietas vienīgi pēc mnemonikas, tas ir atmiņu atsaukšanas principiem, tad to precizitāte galvenokārt atkarīga no konkrētākās iesējēja atmiņas, ne tik daudz no paša sējuma. Tātad, kādu citu apzīmējumu sistēmu lietojošam kaimiņu novada dziesmu sējējiem, iepriekšējā sējēja kamoli precīzi izlasīt, ir pilnīgi neiespējami. Toties tā dziļā simboliskā jēga plaši daudz nāk dainās. Jautājums, vai dziesmu kamoliem bija būtiska, vai vismaz vērā ņemama loma dainas saglabāšanā, būtu izteicis vērts. Pagaidām atliek vienīgi domāt, ka daina ilgstošā pārmantošanā un saglabāšanā galvenā nozīme bijusi teicēja atmiņai. Tomēr pastāv viens līdz šim mazaplūkots vēsturisks faktors – latviešu valodas aizliegums publiskajā telpā un pilnīgs latviešu raksturvalodas aizliegums 19. gadsimta otrajā pusē, Krievijas impērijas pastāvēšanas pēdējā posmā. Tas kopš 1864. gada ilga līdz 905. gadam. Latīņu raksturvalodas aizliegumu Latgalē atcēla drusciņā ātrāk, 904. gadā. Tā rezultātā nacionālās apziņas attīstība diezgan smagi cieta, taču inteliģence pastāvēja arī starp zemniekiem, visādi zimtnieku, dziednieku, vārotāju, būrēji, arī dažādu senrakstu pratēji, viduslaikos krustneši iznīcināto seno brahmaņu pēcteču un gudrību glabātāju veidā. Tieši šī senā tautas inteliģence bija bez īstām skolām palikušo ļaužu patiesie izglītotāji un nacionālās valodas saglabātāji. Tā kā šajā laikā daudz viet nebija iespējams latviski ne tik vien rakstīt, bet pat nesodīti dziedāt, tautā radās vai no jauna atzima jau daļēji aizmirstais cilpu mezglaraksts. Tieši tas tad visā šajā nacionālās rakstības un dzimtās valodas publiskā lietojuma aizlieguma un turpmākā atslābuma laikā kalpoja īpašam slepenrakstam, ar kuru zemnieki varēja nesodīti sazināties. Kā tas bija izsacināms no Alvīnas Jansonas un Aldas skolas liecības, tieši šajā laikā tautas dziesmas rūpīgi glabātas kamolās. Paldies par uzmanību!